Nu, sveiks, mans virtuālais līdzbraucēji. Patiesībā ir jau augusta beigas, bet, ja redzi šajā video manu priecīgo ēnu un biti, tas nozīmē, ka motosezona turpinās, neskatoties uz to, ka dzīve šovasar ieviesusi visai pamatīgas korekcijas. Skatieties! Nu, čau, mani pilnīgi virtuālie. Var dzirdēt aiz stūra kaut kas rūc. Un nav jau pārāk agri sezonas atklāšanai. Ir jau 29. marts. Laiks ir silts un mūsu spiets ir izspietojis. Tā, tas neskaitās. Mazais vodiņš, bitīte, kur ir vesnais dundurs. Un te ir kaut kāda bizmārīte, visi iedarbināti, gaida savus braucējus. Nu, tētis, reku, iedod bērnam pašam iedarbināt. Tak viņš lai pats darbina, ko te es viņam? Tētī, tev viss tiek iemūžināts vēsturē, galvenais Kas bija ar riepām? bumināšanas. Nu, reku, man motocikliste. Superīgā motocikliste. Ar superīgo mocīti. Jā, ķirsīt man. Ķirsītis. Čerī. Nu, ko bitīte? Es eju tur, kur saule aust, un man līdzi ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Es eju tur, kur saule aust, un man līdzi ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Tur tālumā, es redzu skudras manu pili ceļ. Un mazi balti kurmji avotā pēļa smeļ. Un mazi balti kurmji avotā pēļa smeļ. Es eju tur, kur saule aust. Un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Es eju tur, kur saule aust. Un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Bet mazi bērni smēj un smēj. Tu vienmēr tikai ej un ej. Taču arī šajā pašā vietā vienmēr saule aust. Noliec šeit savu ļoti labu tukšo somu, uz kuras var arī snaust. Bet tomēr es eju tur, kur saule aust. Un man līdzi ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Bet tomēr es eju tur, kur saule aust. Un man līdzi ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Un tā tad brašās motociklistes piebrauca pie
Sejas ozola. Iesim tūlīt parādīšu, kāds izskatās viens no lielākajiem un vecākajiem ozoliem Latvijā. Vakars ir tieši. Re, kur varam izlasīt Sejas dižozols. Sejas pagasta simbols un izmēri ir apkārtmērs ir 1,3 metri, 9,15 metri augstumā. Vainaga virsotnes augstums 24 metri un vainaga platums 21 metrs. Nu, kaut kas ir aprakts. Kalnā stāv vientulis ozols, appusē jaunu kaltīs. Par burvīgām ainām viņš stāsta, ko sendienās redzējis. Par burvīgām ainām viņš stāsta, ko sendienās redzējis. Zem ozola kuplājiem zāriem kāds pārītīs sēdēja, bija burvīgais ziduņa vakars, sirds krūtīs tiem pukstējā. Bija burvīgais ziduņa vakars, Pat sajūta par 20 grādi ir pukstējā. Ak, meitiņ, es mīlēšu tevi, stāvs Izskatās jauneklis pēc tāda šitā. vērējā. Redzi, ka viņš šitā roku tā kā salupē. Es atkal šurp Kurvu atnākšu, briesmonieks no brīnuma. un rītu, kad norietēs saule, es atkal šurp atnākšu. Tā rītdienas nāca un gāja, tā pagāja nedēļas, tā pagāja mēneši gadi, bet ozols tik sēroja. Tā pagāja mēneši gadi, bet ozols tik sēroja. Ak, ozol, cik laimīgs tu esi, kā rudenī lapas birs. Es zinu, tev atnāks reiz ziedonis, bet manī tas nenāks vairs. Es zinu, tev atnāks reiz ziedonis, bet manī tas nenāks vairs. Kas dzīvo tādā pusē, kur vakarā ir rīts, kur piepūstos puštāri, bet zilonis tur sīts. Kas dzīvo tādā pusē, kur jūrā paisums plūk, kur saknes stāda gaisā, bet astu zemē rok. Kas dzīvo tannī pusē, kur muti pirkstā bāž, kur veselie guļ guļtās, bet slimie kalnus gāž. Kas dzīvo tādā pusē, kur pikmašīnas stījās, kur gliemežiem liek spārnus, lai tie pagaisu skijās. Kas dzīvo tādā pusē, kur kurpes galvā maud, kur neatļauts ir atļauts, kur klusā nāvi sauc. Kas dzīvo tannī pusē, kur kuģis vagu ar, kur traktors stāv uz zemes. Motosezonas atklāšana arī suņiem. Tāds priecīgs piedzīvojums. Bet sezonas turpinājumam vajadzēja izskatīties apmēram šādi. Mēs satiekamies ar draudzeni, tad dodamies uz Liepājas ostu,
un ar lielu skaistu kuģi ceļojam uz Travemindi Vācijā. Šitā ir mūsu kajīte. Uz kuģa. Galamērķis gan, lai pagaidām paliek noslēpumā tīts, jo šie ir kadri no 2 gadu sena ceļojuma, bet plānu A mums izjauca kāds neuzmanīgs autovadītājs, šķērsojot šoseju tieši priekšā man un bitei. Un tā mūsu ceļojums vienā mirklī tiek izpostīts, un es esmu kļuvusi par dramatiska internetraksta galveno varoni. Man gan laikam ir ļoti paveicies, vai varbūt izglābuši ilgadējie cīņas treniņi un prasmi mest kūlenīšus. Lai gan man ir multipli kaulu lūzumi, mugurkauls ir vesels, spēju kustināt rokas un kājas. Esmu nogādāta Liepājas slimnīcā un gaišajā mājīgajā palātā. Lai gan skats nav kā uz ballīti, bet noskaņojums ir cerīgs. Liepājā tiek salāpīta laustā potīte, un nākamajā dienā labi iepakota ar lielisku 2 puišu brigādi dzeltenā busiņā. Paldies par sarunām un kafiju, puiši! Dodamies uz Rīgu, kur sarežģītā operācijā tiks saskrūvētas pārējās laustās ķermeņa daļas. Un kādu laiciņu man ir lielisks skats uz slimnīcas helikopteru laukumu no 7. stāva loga. Līdz varu atkal atgriezties mājās un vismaz kaut uzsēsties uz motocikla. Nu ko, bite numur 2 ir ieradusies. Nu, šitāda. Un te ir vecā bite.